Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, assalamu alaikum. Pirmā stunda latviešu valodā. Vispār mēs to domājam kā stundu priekš jauniem muslimiem, kam tā zināšanas ir mazāk, bet mums ir negaidīti, ir ļoti pieredzējuši muslimi. Un cerēsim, ka tā stunda tomēr būs interesanta visiem. Vai noderīga, varbūt nākotnē, varbūt kāds cits muslims arī varēs piedalīties šajā stundā, varbūt pasniedzējs nebūs tikai viens. To mēs redzēsim. Kāda būs šo lekciju tēma, patiesībā nav vēl izdomāts līdz galam. Jo, man liekas, svarīgākais, lai šī lekcija būtu noderīga, un lai viņa būtu noderīga, tas ir svarīgāk par to, kāds būs viņas temats. Un es izdomāju tādu nosaukumu kā praktiska viendevība. Ko tas nozīmē, laikam es izdomāšu tikai līdz nākamajai stundai. Bet kas ir viendevība un kāpēc tas ir svarīgi? Patiesībā viendevība, kā es to sapratu, ka tas arī ir islāms. Jo viendevība tas nav vienkārši likumi, kurus mēs iegūmējam no galvas, kaut kādas definīcijas, vai kaut kas tāds, kaut kas ļoti akadēmisks, tā ir praktika. Viendevība tā ir islāma praktika, tā ir apziņa, ka viss, kas notiek šajā pasaulē, ir atkarīgs no Allaha. Ka viss, kas notiek šajā pasaulē, ir atkarīgs no mūsu attiecībām ar Allahu. Subhanahu wa ta'ala. Un ka viss labais, kas ir mūsu dzīvēs, kas ienāk mūsu dzīvēs. Un labais tas nav tas, ko mēs pašlaik domājam, ka tas ir labs. Tas ir tas, kas galu galā mums nesis labumu. Tas var ienākt mūsu dzīvēs tikai ar Allaha paveli, ar Allaha atļauju. Un viņš atļauj to un pavel to tad, kad viņš ir apmierināts ar mums. Kad viņa eņģeļi ir apmierināti ar mums. Un tā ir apziņa, tā ir stipra apziņa, ka ja kas slikts, kas ienāk mūsu dzīvēs, tas ir tas, kas galu galā mums nesis sliktumu. Jo dažreiz no pirmā skatienā kaut kas slikts varētu likties par labu, bet galu galā tas nesis mums sliktumu. Arī mūsu dzīvēs ienāk tikai ar Allaha paveli. Un tā apziņa ne jau tā, ka, jā, es to saprotu, tā tam jābūt. Nē. Dzīvot ar šo pārliecību, lai šī pārliecība caurstrāvo visu mūsu ķermeni, visu mūsu dvēseli. Tā ir viendevība, tā ir praktika. Tā nav vienkārši kaut kāda akadēmiska zinātne. Kaut arī dažreiz ķerties pie akadēmiskā izklāsta, tā ir labums, un to mēs noteikti darīsim šajās lekcijas, jo dažas lietas tāda veida ir jāpaskaidro. Tauhīds. Es vēlētos lietot šo vārdu. Ja, viendevība, mēs parasti sakam viendevība, bet inšallah, iedziļinoties islāmā, tīpaši jauniem muslimiem, jūs ar laiku daudzas lekcijas jūs sastapsiet šo vārdu tauhīds, lai jūs zināt, ko tas nozīmē. Un es mēģināšu lietot dažus arabu terminus, lai jums turpmāk būtu vieglāk, lai turpmāk jūs uzreiz atpazītu, ko nozīmē tas vai šitais vai tas termins. Un tauhīds, ko nozīmē tauhīds? Tas vārds ir no vārda wahid, un wahid arabiski ir viens. Tauhīd, tas ir padarīt kaut ko par vienu. Turpat nav vārda Dievs. Ja? Tas vārds Dievs, tas vārds Allahs, viņš ir paredzēts. Ja? Viņš tad padarīt Dievu par vienu. Pārliecība, ka Dievs ir viens, ka pielūgsmes objekts, galvenais mums vienīgais pielūgsmes objekts, viņš ir viens. Un tauhīdu varētu sadalīt divas daļas. Tauhīds dari un tauhīds nedari. Ko tas nozīmē? Vai kāds kādreiz dzīvē ir kaut ko tādu dzirdējis? Tauhīds dari un tauhīds nedari. Patiesībā grāmatas, lielākā daļa no grāmatām, ko mēs sastāvsim par tauhīdu, viņi runā gandrīz un vienīgi par tauhīdu nedari. Ko nedarīt, lai neiziet no tauhīda? Ko nedarīt, lai neiziet no viendevības? Bet es domāju, ka šeit mūsu valstīs, kur mums pat prātā neienāks darīt daudzas no tām lietām, ko diemžēl dara daudzas muslimu valstīs. Mums prātā neienāks pielūgt kapu, vai ne? Tas ir jūtas cilvēks pat. Jebkurš cilvēks pateiks, ja cilvēks stāv pie kapa, tu ej Kairas centrā lielākais mošais, tu redzi cilvēks stāv suģuda pie kapa.
Tas neienāks prātā mums, cilvēkam, kurš viss tālākais no Dieva, viņam neienāks tas prātā. Tāpēc dažas no šīm lietām, varbūt es neiedziļināšos viņas tik daudz, ka iedziļinājos to grāmatu autori, kuri cīnījās ar tādām parādībām. Cilvēki pielūdza palmas, cilvēki pielūdza govis vai kameļus, cilvēki pielūdza akmeņus, cilvēki pielūdza dateles. Un tiem cilvēkiem tika sarakstītas dažas grāmatas, kaut ko no tām mēs paņemsim, bet es gribētu lielu uzmanību veltīt tieši tauhidam dari, ko mums ir jādara, lai tas tauhids iet mūsu dzīvēs. Inšālā. Un, kā jau teicu, šis lekcijas, es gribētu viņas ietvert daudzas lietas, kas ir svarīgas. Jo cik mums ir tas laiks, un vai mums ir laiks taisīt padziļinātas lekcijas par kaut kādiem tematiem, vai mums sākumā jācenšas paņemt kaut pašu svarīgāku, un tad jau mēs varētu iet, ja mums būs 2., 3. kurs. Es ceru, ka šitais kurs aiziet līdz galam, ja, un būs vairāk sievietes, kā tika plānots, un vairāk arī vīrieši, inšālā. Bet šajā lekcijā patiesībā šī nebūs pirmā lekcija no kursa, tāda praktiska viendabība. Mēs to nosauksim tā, pēc tam mēs redzēsim, kā. Mums ir materiāli, daži materiāli, kas ir iztulkoti latviešu valodā. Tā problēma, tēmas izvēles problēma, es gribētu, lai jums ir materiāli. Jo lielāku labumu cilvēks var dabūt no lekcijām, ja viņam ir materiāli, pēc kuriem viņš atkārto. Lai viņš kaut ko iemetas no galvas, lai mēs varētu pēc tam arī uzrakstīt nelielu kaut kādu pārbaudes darbu. Un to materiālu, protams, latviešu valoda ir pavisam maz, bet mēs mēģināsim izdarīt tā, lai tie materiāli ir noderīgi. Bet šajā pirmajā lekcijā, varbūt viņa nebūs tik gara, es gribētu nedaudz parunāt par zināšanām kā tādam, kāpēc viņas ir svarīgas. Un patiesībā nevienam cilvēkam nav jāskaidro lieku reizi, kāpēc zināšanas ir svarīgas. Un ko Allahs un pravietis sallallahu alaihi wasallam saka par zināšanām? Allah saka Korānā, kul hal yastavi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun. Saki, vai tad tie cilvēki, kuri zina, kuriem ir zināšanas, viņi līdzinās tiem, kuriem nav zināšanas. Allahs daudzas vietas Korānā nevis cildina, bet saka labus vārdus par zinātniekiem vai par zināšanām un sauc mūs, aicina mūs iegūt zināšanas. Vienreiz Hadža laikā, kad islāms vēl bija spēcīgs, 1. gadsimta beigās, tad 70-80 gadus pēc pravieša nāves, sallallahu alaihi wasallam, Suleiman ibn Abdul Malik, tā laika halifs, muslimu halifs, īstais halifs, atbrauca uz Hadžu, uz Meku. Un Mekā tajā laikā atradās Ato ibn Rabah, viens no islāma zinātniekiem, kurš tāpat laika bija vergs. Varbūt viņš jau bija brīvlaistais vergs, bet viņš bija vergs. Ap kuru sēdēja cilvēki, kuri jautāja viņam par dažādiem hadža jautājumiem. Hadža laika visi jautā tikai par hadža jautājumiem. Tā ir aktuāla tēma uz 2 nedēļām. Visas stundas tiek pārtrauktas, visas universitātēs, visi mācās hadžu. Un Suleiman ibn Abdul Malik, tad nebija Facebooka, tad nebija YouTube, tad nebija kaut kādu lekciju. Ja tu gribi uzzināt kaut ko par islāmu, tev jāiet pie alima. Nav svarīgi, kas viņš ir, pat ja viņš ir vergs. Halifa, muslimu halifa, kuram pieder valsts, Suleiman ibn Abdul Malika laikā muslimi ienāca Andalūzijā. Tad tā ir valsts no Andalūzijas, no Spānijas, no Atlantijas okeāna, gandrīz līdz Cīnai. Un apsēžas tā verga priekšā. Un gaida, kamēr tas vergs nevis atbildēs uz viņa jautājumu, kamēr viņš kaut vai pagriezīsies uz viņa pusi. Jo ir daudz cilvēku, un viņš ir pēdējais rindā. Un viņš sēž kopā ar savu dēlu, ar saviem dēliem. Un tad pēc kaut kāda laika Ato pagriežas pret Suleimanu, paskatās uz viņu, nogriežas atpakaļ un pievēršas tiem cilvēkiem. Suleimans saka saviem dēliem piecelēties, mēs ejam prom. Viņi piecelās, viņš aizgāja uz nelielu attālumu un saka, atcerieties šo brīdi un nekad neizrādiet slinkumu mācoties islāma, gan fikhu, gan akidu, jo es nekad dzīvē līdz mūža beigām neizmirsīšu to pazemojumu, kuru es izjūtu šī verga priekšā. Tad zināšanas, Allahs saka Korānā, ka Allahs paceļ zināšanu dēļ cilvēku. Un, protams, nav daudz jāstāsta
par zināšanu labumu un vajadzību. Pravietis sallallahu alaihi wasallam ir teicis, ikreiz, kad ļaudis sapulcēs kāda no Allaha namiem, kopīgi lasīdami Allaha grāmatu un to mācīdamies, par viņam nāk miers un viņus apklāj žēlastība, un viņus aplens eņģeļi, un Allahs piemin viņus starp tiem, kas ir pie viņa. Allahs saka mums, pastāsta mums par eņģeļiem. Kad cilvēks ienāk islāmā, viņam stāsta dažādas lietas par eņģeļiem, par džiniem. Viņš to uztver tās par realitāti un pasaku. Laikam kaut kas tāds ir, bet Allahu alam. Subhanallah, mēs dzīvojam brīnumainā pasaulē. Kā teica Islām ibn Taymija, rahimahullah, viens no zinātnieks, par kuru teica, ja viņš dzīvotu sahabu laikos, viņš būtu kā Umars ibn Khattab. Allahu alam, vai tas tā ir, bet mācoties viņa dzīvi, par viņu ir teikts, ka viņš bija viens no visdižākajiem cilvēkiem 5 gadsimtu laikā. Viņš teica, jo tālāk cilvēks ir no Allaha, jo vairāk viņš meklē brīnumus šajā pasaulē. Jo vairāk viņš pievērš uzmanību tādām lietām, ka tur ir piemēram, uz kapa ir uzaudzis koks, varbūt tad cilvēks, kurš tur guļ, tad viņš bija dievbijīgs cilvēks, vai no kapa ir izlidusi čuska, tad varbūt tur ir slikts cilvēks, vai kaut kādas viņš meklē brīnumus. Šī pasaule ir neiedomājams brīnums, par kuru tālāk nekādu brīnumu nav jāmeklē. Pravietis teica sallallahu alaihi wasallam, ka cilvēki, kuri atnāk ar vienīgu nodomu uz mošē vai uz jebkuru vietu, varam teikt, ka mēs esam mošē, viņus apklāj eņģeļi ar saviem spārniem. Un Allahs viņus piemin starp tiem, kas ir pie viņa, tad Allahs piemin viņus starp tiem eņģeļiem, kas ir augšā. Un kā ir teikuši daži no dievbijīgākiem cilvēkiem, mēs saucam viņus par salafu. Nedaudz apstāšos pie šī vārda. Tas ir vārds, kurš mūsdienās nes dažādas nozīmes. Precīzāk, viņu saprot dažādi. Bet ko tas nozīmē salaf? Tas ir tas, kas bijis pirms. Tas ir mūsu pirmsteči, vai ne? Ir tas vārds. Priekšteči. Tie ir mūsu priekšteči. Un patiesībā, jebkurš cilvēks, kurš cenšas būt dievbijīgs, viņš cenšas būt tāds kā salafi. Bet pašlaik ir dažas grupas, vai viena grupa, kura izmanto šo vārdu attiecībā uz sevi. Un tā kā salafi ir tikai tie, kas ir ar mums, tas nav pareizi. Nav tādas grupas kā salafi. Jā, bet ir pārliecība, ka pareizais islāms ir tas islāms, kādu viņa saprata pirmās paudzes, pirmie 2 vai 3 gadsimti. Tā ir salafu pārliecība. Ja? Viens no viņiem ir teicis, es neceros, kurš precīzi, bet to dievbijīgu cilvēku tajā laikos bija tik daudz, ka bet kalpot cilvēka muslīma cildināšana vai muslīma slavināšana uz zemes nekad nekļūs par, nekad cilvēks netiks slavinās šeit uz zemes, kamēr viņu neslavinās eņģeļi uz debesīm. Kamēr eņģeļi nezinās par šo cilvēku, ka viņš tiešām ir dievbijīgs, jo eņģeļi zina visu par mums. Viņi nezina tās zināšanas, apslēptās zināšanas, piemēram, nākotnē, bet viņi zina, ko mēs darām, kad mēs esam vieni, kad mēs palikam vieni savas mājas. Un kamēr viņi nesāk slavināt to cilvēku, viņa slavināšana nekļūs par realitāti arī uz zemes, arī cilvēku priekšā. Pravietis sallallahu alaihi wasallam ir teicis, zinātāja, tātad ālims vai šeiks, tie ir tie 2 vārdi, kurus parasti izmanto, kad apraksta zinošu cilvēku, tiešām zinošu cilvēku. Jā, lai kļūt par šeihu, vai tā ir ilga mācīšanās un ir ilga prakse, jā, tie nav kaut kādi daži gadi pārsvarā. Zinātāja pārākums par pielūdzēju ir kā mans pārākums par zemāko no jums, pravietis saka par sevi. Zinātāja pārākums par pielūdzēju ir kā mans pārākums par zemāko no jums. Tad Allaha sūtnis, lai viņam miers un Allaha svētība sacīja, patiesi Allahs un viņa eņģeļi un debesu un zemes iemitnieki pat skudra savā aliņā un zivs jūrā lūdz par tiem, kuri māca ļaudīm labu. Vai cita hadise, tas, kurš iet uz stundu, visi dzīvnieki vai visas radības lūdz par šo cilvēku Allaham piedošanu. Un kā tas ir iespējams vai kāpēc tā? Jo
jo islāms tā ir liela žēlastība, liela žēlsirdība pret visām radībām. Ir hadisi, kuros pravietis sallallahu alaihi wa sallam pavēlēja slaucīt aitam, kā tas saucas, iesnes. Vienreiz pravietis un sahaba satika aitu baru, un viņas aitas bija slimas, un pravietis sallallahu alaihi wa sallam pavēlēja tagad iet pie tam aitam un slaukīt viņam iesnes. Islāms ir žēlsirdība pret visām radībām, gan pret kokiem, gan pret dzīvniekiem. Un kāda ir tā miedarbība tiem dzīvniekiem ar Allahu? Viņam nav kaferu. Viņam nav tādu dzīvnieku, kuri nezinātu par Allahu. Ir hadis, kura ir teikts, ka katru piekdienu līdz džumā visi dzīvnieki gaida tiesas dienu, jo tiesas diena notiks piekdienu līdz džumā. Kad pienāk džumā laiks, tad zuhra laiks, viņi atslabinās. Viņam nav tādu, kuri nezinātu par Dievu, un kaut kādā veidā, redzot, tā saistība, tā miedarbība iedarbojas. Pat tas radības prasa Allaham piedošanu par to cilvēku, kurš cenšas iemācīties Allaha reliģiju patiesi, ne jau tāpēc, lai cilvēki sauktu viņu par zinošu, bet tāpēc, lai iegūtu labumu priekš sevis un priekš citiem, un tāda lieta, kā patiesums, tas ir pats grūtākais patiesībā, parasti tas ir pats grūtākais, kas ir priekš cilvēka. Allaham nav vajadzīga kaut kāda puspielūkšana vai kaut kāda nepilna pielūkšana. Kā piemēru parasti min, ja piemēram es gribētu uzdavināt kaut kādu dāvanu, kaut kādam mums mīļam cilvēkam, es te uzdevināšu mašīnu, piemēram. Es gribētu uzdavināt mašīnu, bet kad viņš uzdevina to mašīnu, izrādās, ka tā mašīna, viņa ir mašīna, bet viņa ir saplisusi, viņa nebrauc, un tā dāvana viņa, ok. Allaham vēl mazāk ir vajadzīga kaut kāda pielūkšana, kas nav patiesa. Un tas atalgojums no Allaha, tad imāns un imāna ticības garša. Ja? Tad, ja cilvēks nevis vienkārši jūt ticību, bet viņš tiešām sajūt to saldumu, ticības saldumu, tad tas ir atbalvojums no Allaha, un tikai tad viņš viņu iedod, ja cilvēks ir pilnīgi patiesi Allaha priekšā. Un laikam tas labākais zāles pret patiesību, tas ir duā, lai Allahs iedod to patiesumu, jo mēs savas sirdis, viņas nav mūsu rokās, ja? Viņas ir Allaha rokās, un mums jāmēģina vairāk veikt duā, lai Allahs iedod to patiesumu.